Labdien Ventspilī, Latvijā un pasaulē. Aizgājuši dziesmas svētki, tas, kas man patika un man sirdēs kustināja, tie bija akordionisti. Un tur es jau teikšu vienu lietu, mums ir jāpasaka liels paldies Ksenijai Siderovai, ka viņa tāda ir, kad viņa iznes Latvijas vārdu un vienu no labākām pasaulē, jo akordions jau bija aizmirsts. Man tā palaimējās bērnībā, jo tad vēl onkuļi spēlēja, jo no vācu armijas bija palikuši akordioni. Un es teikšu diezgan daudz. Un mums ir talantīga tauta, to jau visi iemācījās paši. Man palaimējās. Nu katram jau vajag padomāt, ar ko tad viņam ir palaimējies. Daži labi saka, kad nav bijuši pāduši. Tā ir mana paudze, kam 70 pāriet. Nu katra ne. Badā neviens nav miris. Un vai cepeši jāēd katru dienu? Nu noteikti, ka nē. Un vasarā noteikti viegli jāēd ir. Bet nekad nevajag bērniņiem pārmest, ka viņiem tur bikses vaļā. Bērns vasarā ļaujiet viņam atpūsties. Ļaujiet maziem lieliem izgulēties. Nu tagad izgulēties vajag arī pašiem, jo mūs tā kā spiež pie zemes. Un varen spiež. Dažlabs domā, ka viņš slinks palicis. Nē, zemes pievilkšanas spēks ir ļoti stiprs. Mēs taču arī no zemes nākam. Un tik un tā, neviens šo procesu, kas šobrīd notiek, nevar mainīt. Nu tad ko jūs mocaties? Nevajag apspriest laikus, ne viņus var paredzēt. Nu nekā. Jā, haosa enerģija. Ja jūs būtu kā es telepāts, tad jums šobrīd arī būtu skumji. Jo šie dziesmu svētku pasākumi, tur visur apakšā ir tās projekta rakstīšana un projekta nauda. Un tas ir skumji. Tas tiešām ir skumji. Un kuram nu tiek tie projekti un kuram nu tiek tā nauda, tas arī redzams. Tas tiešām ir redzams. Nu nebūs rudenī vairāk ne dejotāju, ne dziedātāju, jo to bērnu vienkārši vairāk nav. Un ne jau māte, kas viena audzina divus bērnus, ir spējīga kaut kur izvedāt. Viņai ir jāstrādā un pamēģina nestrādāt. Nebūs par ko maksāt par dzīvokli un nebūs ko ēst. Jā, es par to runāšu, kamēr mani sadzirdēs. Ne tikai daudz bērnu ģimenēm jāpalīdz. Un vai daudz bērnu ģimenēm, kam vecāki lieto alkoholu un ir vardarbīgi, ir vajadzīgi dot lielāku pabalstu. Tur ir jārūpējas par viņu bērniem. Un pavisam savādāk. To pat ar naudu nevar atrisināt. Par to, kā šodien audzina bērnus, kādas biksiņas gribi. Ak, Dievs, kādas iedod, tādas ir jāvelk. Vai tu negribi to, vai tu negribi šito? Kad es skatos, ko audzina, es teikšu tāds mērens briesmonišs. Augstprātīgs un iedomīgs cilvēcīgs. Vecāki it kā labu gribēdam, vecvecāki arī. Nedrīkst lutināt bērnus. Viņi neizdzīvos. Krīzes nāk viņveidīgi, un grūtības ir visu cilvēku dzīvē, un tā ir normāla dzīve. Bet viņi neizdzīvos. Vai viņiem nav vēlēšanās dzīvot? Un kur nu vēl sēžot tikai telefonā. Ja jūs gribat, ja jūsu pēcnācējiem izaug stipri un veseli cilvēki, audziniet stingri, radiniet pie darba, jālas ir grāmatas, un galvenais jums ar viņiem ir jārunā, un daudzas lietas, ko jūs pieaugušie nezināt, uzziniet to kopā ar bērniem. Jo tā pasaule ir tik tā nezināmā, viņa jau ir tepat blakām. Cik daudz jūs zinat par esošo dabu te blakām? Es domāju, ka ļoti maz. Tepat pie manis nāk iekšā, un neviens nezin, kā sauc šos augus. Vai gan nekāda milzīgā eksotika jau tas nav. Būtu tikai pašķirstījuši dārzkopības žurnālus. Šad un tad. To var darīt arī bibliotekā, nevienmēr tas ir jāabonē vai jāpērk. Galvenais ir vēlme zināt. Un es jums novēlu to vēlmi zināt, atjaunot, kā tas bija kādreiz,
Bet tiešām vajag dzels priekškari un uguns mūriņķī, lai cilvēkiem gribās zināt to, ko viņam tā kā nedod. Vienmēr var atrast ceļu uz zināšanām, vajag tikai vēlēties. Un ja mēs vēlamies, mēs pat cilvēku sastopam, kam ir šīs zināšanas. It kā nejauši, lai gan būtībā tas nemaz nav nejauši. Un es jums novēlu tuvākā laikā satikt savus skolotājus. Es nerunāju par to, kas ir skolā. Es runāju par citādākiem skolotājiem. Jo par to, kas skolās notiek, man brīžiem mate ceļas stāvs gaisā. Bet jūs jau ar to ziniet. Jums taču arī bērni un mazbērni skolā iet. Lai varētu cienīt, tad cienījam ir jāuzvedās. Un iet runa par pieklājību. Par tādu elementāru pieklājību. Un novēlu jums tuvākā laikā satikt tikai pieklājīgus un laimīgus cilvēkus. Un tiem visiem citiem mēs drīkstam pagriezt muguru, jo tā ir viņu problēma. Un nejūties lūdzu vainīgi, ja jūs protat priecāties, un kāds šķībi greizi jums noskatās un vēl nošņācās kā čūska. Tā nav jūsu problēma. Māka dzīvot, tā ir māka priecāties. Un mums ir par ko. Tikai nemeklējiet informāciju, kas jums neļauj gulēt. Un vai jums ir jāzina, ko citi ēd velk mugurā un ko tur ir, tas nu galīgi nav interesanti. Galīgi nav. Nu pat lasīju grāmatu it kā par Klaudiju Kardinālu, bet sanāca par Fellini un Viskonti, divi režisori, kas toreiz bija ļoti slaveni, kad bija topā itāļu kino, un tās bija labas filmas, nekad mūžā neaizmirsīšu Gepardu un Klaudiju Kardinālu. Un ko teica Fellini? Nu jā, viņš teica, kad ir 45, un tu redz, ka tavs bērns pirmo reizi iemīlās, tad tu saproti, ka tavs bērns ir izaudzis, un tu kļūsti vecs. Nu, tas ir 45, tas ir ceļš uz vecumu. Jā, viņš iet ilgi, bet tik un tā viņš iet uz to otru galu. Un tad ir nebūt nīgriem, ka viņi tur tādi, tie jaunie. Bet par viņiem arī vajag priecāties. Un tad jau arī tai vecai paudzei daudz prieciņa atliks, ja māk priecāties par to, ka otriem iet labi. Nu, lai jums iet labi. Atā!